laikziņās. Šonedēļ līdz ar gaisa temperatūras pazemināšanos arī ūdens temperatūra ir pazeminājusies, un dienas vidū upēs un ezeros tā bija robežās no 15 līdz 20 grādiem, Baltijas jūrā 17–18 grādi, Rīgas līcī, Rojā un Mērsragā tikai 11–12 grādi, citviet Vidzemes piekrastē līdz 17–19 grādiem. Iedzīvotāji var sekot oficiālo peldvietu ūdens paraugu kvalitātes aktuāliem rezultātiem Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē sadaļā Peldvietu ūdens kvalitāte, kur atrodam arī Latvijas oficiālo peldvietu karte un informāciju par peldvietu drošības aspektiem. Pēc papildu analīzēm Jūrmalas peldvietās Mellužu un Pumpuri ūdens mikrobioloģiskie rādītāji atbilst normai, un tādēļ Veselības inspekcija šajās peldvietās atcēlusi noteikto peldēšanās ierobežojumu. Visu oficiālo peldvietu ūdens nākamā laboratoriskā pārbaude tiks veikta 1. un 2. jūlijā. Un par to, kāda laikapstākļi gaidām tuvākajā diennaktī. Tad šonakt vēl vietām pavisam nelielas lietus ir dažviet gaidāms, bet dienas laikā jau debesis skaidrosies un nokrišņi nav gaidāmi. Dzestru nakts ir gaidāma vietām valsts austrumos, kur debesīm skaidrojoties Vidzemē gaisa temperatūra var pazemināties līdz 5–7 grādiem. Citviet tā būs robežās no 7 līdz 12, bet pūšot lēnam vējam, vietām veidosies migla. Diena lielākoties būs saulaina un sausa, tomēr atsevišķi lielāki kupu mākoņi dažviet var atnest nelielu lietu. Un dienā gaisa temperatūra Kurzemē no 20 līdz 23 grādiem, valsts centrālajā daļā 21–23, valsts austrumos no 19 līdz 21. Rīgā vēl nakts sākumā ir gaidāms lietus, vēlāk tas mitēsies un rīt diena būs saulaina un bez nokrišņiem. Naktī gaisa temperatūra 12–13 grādi, dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20–22 grādiem. Tas laika ziņās arī viss, lai jums jauks vakars kopā ar Latvijas televīziju.